Šorīt, 24. decembrī, rīts iesākas ar saulīti. Jāpalaiž rēts. Pēc brokastīm jāveic neliela tehniskā apkope. Rolleristi. Ekstrēmisti. Viņš pat rokas. Situācija diezgan nopietna. Man vietām ir izdeguši pat caurumu. Tas nekādi nespēja sabojāt mūsu lielisko noskaņojumu. Gan jau sadzīs. Lai nekavētu tik dārgo laiku, vakarā sarunājām privātu transferu uz nākamo salu. Laižam uz Gili Meno. Hello. Šovakar Ziemassvētku vakars. Tamdēļ apzināti esam izvēlējušies klusāko no Gili salām. Sala ir pavisam neliela. Pastāvīgi tajā dzīvo 300 cilvēku. Ja labi grib, tad minūtēs 15 var pārsoļot viņai pāri. Arī šajā salā nav transports ar iekšdedzes dzinēju. Mūs nogādā, ja tā var teikt, pie viesunām pašām durvīm. Šeit paliksim līdz rītdienai. Šo salu mēdz saukt arī par medus mēneša salu vai bruņurupuču paradīzi. Salā nav ne dzeramā ūdens rezervāra, ne arī centralizēta elektrība. Ūdens ir jāved no Balī vai arī no Lombokas. Savukārt elektrība ražo ar ģeneratoriem. Lielākajai daļai vietējo elektrības nav vispār. Laika apstākļi ir vienkārši ideāli, lai darītu to, dēļ kā mēs šeit esam atpeldējuši. Visi lielie snorkelētāji bari tiek vēsti salas otrā pusē. Šeit mēs esam divatām. Lai gan neesam gan, jau uzreiz ienirstot satiekam pirmo rupuci. Lielie bruņurupuči jau ir pieraduši pie cilvēku uzmanības. Kādā brīdī saprotam, ka mēs esam lēnāki par rupučiem. Tamdēļ nekas cits neatliek, kā uzvilkt plēdenes. Mums izdodās satikt vismaz 7 dažādus bruņurupučus. Ļoti labi apzināmies, ka saule mūs atkal dedzina. Ir ļoti grūti atrauties no šiem skatiem. Šo lielisko izklaidi mēs beidzam tikai vēlā pēcpusdienā. Un arī tikai tamdēļ, ka Silvija uzskrien virsū ūdens čūskai. Protams, ka neiztiekam arī bez tropiskā Ziemassvētku lieta. Ziemassvētku lieta. Vīram iepatikās man kleita. Gribot aizlienēties un Ziemassvētku vakariņas ēst. Lai atbrīvotu vietu mūsu mazajos ceļojumu koferos, mēs laiku pa laikam atbrīvojamies no kāda līdzpaņemtā apģērba gabala. Pirmkārt, tā mums nepareizi. Šī kleita visticamāk šajā salā nodzīvos ar otru dzīvi. Bet kleitas māku uzvilkt? Māku. 5 vienreiz, ka nemāku šoreiz. Es visu māku. Kleitā, bet tev mīlis. Bet mums vajag tā, lai mums ir saskanīgas kleitas, ja? Kas?
Ejam, Zaķi. Un parādi kopā, tā kā mēs ir kopā uzšķirā. Iesam uz vaļuku. Merry Christmas. Šīs jau vēl nostat ko? Nu jā. Tu jau vari uz apakšviksēm, ne? Kā tad? Kā tad? Saskaņots. Kādā brīdī lietas ir pieramies, un mēs dodamies paklējot pasauli. Vēl spriedz uzlīmē. Silvijas saka, tad nekožo. Ko? Ekspedīcija pārtrauca lietu. Un knauši. Knaušiem galā tikām. Nu, jā, tik galā lieta. Ho, ho, ho! Ja salīdzina ar citām salām, tad ceļotājiem Gilīmēno nav daudz iespēju, ar ko nodarboties. Nevajag neko. Visas galvenās aktivitātes ir saistītas ar pludmali. Tā šeit ir lieliski. Ieriektis. Es zinu. Galvenie ienākumi vietējiem iedzīvotājiem ir no turisma un nelielās kokosriekas plantācijas. Ieriektis pērkona mērķis. Galvenā reliģija salā, tāpat kā Lombokā, ir islāms. إياك نعبد وإياك نستعين Oficiāli Indonēzijā ir atzītas 6 reliģijas. Lietas laikās nav stimīgi. Lai viss neliktos tik rožaini, ir jāatzīst, ka šeit ļoti viegli var noķert malāriju. Okay. Two brother. Ziemassvētku vakariņas ēdīsim savā viesnamā. Šitas ir viesnīcas līmeņa rādītājs. Ja tāds nav. Sākumā iekārtojamies pludmalē. Diemžēl moskītiem ir savi plāni. Vietējais džeks apgalvo, ka zem jumta tik traka nebūšot. Gribējām tuvāk jūrai. Pēc 2 minūtēm pārdomājām. Es domāju, ka kaut kas tik sajaukts, nevis mēs ēdīsim, bet mūs ēdīs. Šausmīgi daudz moskīti. Un riskēt, ar kurš būs tas nepareizais. Thank you. Šobrīd nesezonā, konkrēti šajā viesnamā, ēdienkartē nav tā lielākā izvēle. Mēs neesam izlepuši, bet vislabākajās Latvijas tradīcijās mēs gribam salasīt vismaz 12 dažādas ēdienas. Bet gribētu, bet reāli gribētu. Es nezinu, man 0 pilnīgi, es negribu kartupēšu. Man liek, ka rīs. Patiesībā uz to skaitu jau tā baigi neiespringstam, bet domāju, ka baigi neatpalikām. Kas ir visgaršīgākais? Kā tu tapu to? Krīmī kadiem. Lombok tev. Christmas gifts. Merry Merry Christmas. Jā. Vēl viens ar stūri.
Vēl viens aizstūri. I get a gift from Santa. Oh, well, Santa. Santa Claus. Is it from Santa? Jā. Aha. From Europe. From Finland. Bye-bye.